nezinu, kur te viņi paši aizgāja. Bija nāca tur kā pa labi, bet varbūt šeit neredzēt. Rakstīts gan dažādos vēstures avotos, gan par ko bieži
darīt, lai jūs sākt savu ko iedod, vai vēl vairāk netiektos kādam kaut ko atņemt, jo tas neuzturēs labu un laimīgu dzīvi. Labu un laimīgu dzīvi var uzturēt tikai katrs pats, un tāpēc mans pirmais vēlējums jums šodien, kam pievienosies arī daudz citi vēlējumi, turiet šo skaistumu, tas jums jau piemīt, un esiet ceļā uz šo titumu, tas katram ir jāizkopj. Sveiciens jums! Dod vārdu uzrunājot fakultātes dekānam profesoram Guido Straubem. Pavisam jaunie bakalauri un maģistri. Šodien patiešām jums laikam ir ļoti svinīga diena. Gan jums, gan jūsu radiniekiem, vecākiem, draugiem, brāļiem, māsām. Tāpat arī pasniedzējiem, kas 3, 4, 5 un ar dažu, varbūt vēl vairākus gadus ir cīnījušies, lai beidzot jūs varētu atnākt šeit saplausušies un saņemt šīs jaukās, zaļās un dažiem arī sarkanās grāmatiņas, kas apliecinās jūsu varējumu. Bet pirms jūs tikai pie šiem dokumentiem, kas jums vienmēr apliecinās, ka jūs kaut ko esat dzīvē sasnieguši, es gribētu vēl norganizēt jums pēdējo semināru. Un tāpēc man viens tāds jautājums jums ir. Par ko runāja slavenais vācu kanclers Bismarks 1867. gadā Ziemeļvācijas Reichstagā. Kurš zinās, tas saņems diplomu tituls. Pasniedzējiem diplomas nevajag, bet tā runa bija par Vācijas apvienošanu. Bet kāpēc es šo vēstures faktu atcerējos? Šo vēstures faktu atcerējos tāpēc, ka šajā Reichstagā Bismarks teica ļoti interesantus vārdus, kas man tā liekas ļoti labi atbilst šodienas situācijai. Proti, viņš teica sekojoši: mani kungi, mums jārīkojās aši, mums jāieliek Vācija saduls, tālāk jau viņi tiks pati. Bet reiz šī situācija ir līdzīga ar jums. Ja mēs runājam par bakalauriem, tad man tā liekas, ka jūs esat tie, kurus varbūt vēl ir jāieliek saduls. Bet jūs esat sasnieguši jau to līmeni, ka tālāk dzīvē jūs tiksiet paši. Attiecībā uz maģistriem gribās teikt, ka laikam viena liela daļa no maģistriem ir jau tikusi šajos saduls. Savādāk varētu teikt, jums jau ir stabils, drošs un nākotnē perspektīvas krēsls, tie šie saduli. Līdz ar to es gribu novērtēt pirmajiem bakalauriem turpmākajos gados, meklēt šos sadulus, diktējos ar vai bez pasniedzējumu, draugu un palīdzības, bet tad mums ir jātiek, un maģistriem, kas novēlu noturēties šajos sadulos un virzīties no dzīvi uz priekšu tālāk, lai paspīti šeit, varbūt arī smagajai situācijai, tomēr pēc gadiem, 2, 3 jūsos smaids būtu arvien tipiskāka, arvien ierastāka parādība, un jūs smaidītu regulāri, tā kā daži no jums to dara pat reizēs. Līdz ar to novēlu jums, lai dzīvē tomēr viss iet vēl krietni labāk, nekā jums ir gājis līdz šim. Un tāpat es gribu arī izteikt sirsnīgāko paldies akadēmiskajam personālam, kas šajā smagajā situācijā ir ļoti draudzīgi, ļoti saliedēti, ļoti mētiecīgi strādājis arī šo gadu pēc Ziemassvētkiem, kad situācija nebija tā labākā, un veltīja visas savas zināšanas, savu prasmi, savu atjautību, arī pacietību, lai šie jaunie cilvēki saņemtu savus bakalaura un maģistra grādus. Tāpat es gribu izteikt šobrīd arī pateicību mūsu tehniskajiem darbiniekiem, direktoram, izpildirektoram, lietrežiem, kas ir strādājuši un es jau pēdējās dienas aizpildot šos te jaukos dokumentus. Visiem sirsnīgs paldies un ļoti jauku vasaru, kas jau tiešām laikam ir atnākusi. Paldies!
Degāna kungam par rīcības plānu nosprausto un domāju, ka laiks izraudzīt zirgus. Tāpēc pievērsīsimies diplomu izdalīšanai Ančevskam. Diplomu saņem Līga Andersone. Diplomu saņem Agnese Avotiņa.
Bet es domāju, katrā ziņā, ka jūs būsiet, varbūt zinoties ar saviem maģistra darbiem, bakalaura darbiem, ieguvuši vienu tādu mācību. Jāstrādā ātri un labi, un ja to nespēj, tad mēs tomēr šai sabiedrībai, tad sabiedrībai mums ir problēmas. Un trešais, ja mēs runājam par tiem griežiem, ja, kā tas atrodas mūsu zemi, mūsu valsts. Es gribētu šodien šeit runāt par višķinojas filozofiju, ja, bet, attiek mēs to nevaram pilnīgi. Un es no savas puses teikšu tā, ka galu galā kas tad ir mainījies. Mūsu zemi kā ir tā, paliek. Mēs arī netaisamies kaut kā aiziet no šīs pasaules, pasaulē galā nav. Un no vēstures tas ir mācījies vien, ka, un arī es domāju, jums tas ir skaidrs pēc studijā, ka šeit pasaulē ir aiziet, un viss mainās. Diemžēl aiziet labāks arī, bet aiziet arī sliktais. Un es domāju, ka planīgs aiznesīs un izskatīs, piedodot par izsaizījumu, krastā kā jūras mēsus, ja, visus šos aizņemšanā laikās tikos vīreņus, ārstus, klaunus. Un es domāju, ka katrā ziņā mums nav jāpētājas, ja, uzsarežģīt mājiet, un viņi jau ir. Bet galā mēs esam austrumu eiropieši, ja, sekam silšu, pēcsekļu, un ne tas vienīgi izturēt. Un tādēļ varbūt es aicinātu jūs dzīvoties tā, strādājiet tā un audziniet savus bērnus tā, lai nekāda tam līdzība un sarežģījuma turpmāk, ka šie pēcties jābūt dzīvībāt uz priekšu, lai jums tādu nākošajā paudzē, ka šeit dzīvos, nebūtu jāpiedzīvo. Ir profesionalitāte, kur jums būs, ir cilvēcīgi, ir solidāris, un lai jums visiem labvēs. Atgriezīsieties pie mums vai dosieties tālākās dzīves gaitās, bet ir pienācis laiks saņemt diplomus un kā sekos maģistra programmas absolventiem. Tāpēc lūdzu dekānu diplomu izsniegšanai. Diplomus vispirms saņem filozofijas maģistra studenti. Vēstures maģistra diplomu saņem Imants Breikars. Diplomu saņem Martis, vēstures maģistra diplomu saņem Kārlis Daubīns. Diplomu saņem Rīta Vīnisone. Diplomu saņem Marija
noturēsiet vientuļu. Un arī jūs mums pasniedzējiet, vienmēr būsiet gaidīti šeit, šajā fakultātē, doktorantūrā. Liels prieks tieši par šo kursu, kā jūs dzirdējāt. Mums ir fantastiski nebijuši daudz izcilnieku. Paldies par jūsu talantu un šo laiku, ko mēs pavadījām kopā ar jums. Jaunie kolēģi, no šī brīža jūsu studijas paliek par vēsturi, kas, protams, saglabāsies vēstures savotums. Un vienmēr atcerieties to, kā vēstures savoti sekos un slīdzi visu mūžu, un vēstures savotos atspogļosies visas jūsu rīcība, gan laba, gan slikta, līdz ar to mīnēt korrigēt savu rīcību tomēr. Atcerieties par to, kā jums blakus ir vēstures savoti, kurās atspogļojas jūsu dzīvi. Leonardo da Vinci pieder ļoti gudri vārdi. Nožēlējamais ir skolnieks, kurš nevar pārsteigt savu skolotāju. Manuprāt, ar šiem vārdiem maksimāli lakoniski ir izteikts mūsu darba pamatmērķis. Mēs vienmēr priecējamies par jūsu sasniegumiem. Un šai ziņā absolūti vienalga, vai jūs esat fakultāte vai neesat fakultāte, tik un tā jūs esat fakultāte un arī turpmāk paliksiet par fakultātes sastāvdaļu, turpmāk paliksiet par mācību spēku dzīves sastāvdaļu. Rēķinēties. Vakar pārtraukumā starp diviem kārtējiem eksāmeniem es domāju, kas tad īsti ir tie galvenie vitāli svarīgie vārdi,
kuras ir noteikti šodien jums ir jāpasaka. Pateikt, ka neskatoties uz savu bargo uzvedību, mēs jūs ļoti mīlam un priecējamies par jums. Es domāju, ka liekas, ka pats par sevi tas ir saprotams, jo katram var nemīlēt savus domu biedrus, savus draugus, cilvēks, tik bieži jau saprot un uzvārdu, protams, ka mēs jūs mīlam. Protams, ka pats galvenais ir pateikt jums un neizmirst pateikt jums vislielāko mūsu paldies. Paldies jums par to, ka jūs pacietīgi pārnesāt visus mūsu dīvainības. Paldies par to, ka pateicoties tieši jums, mēs itin bieži aizmirstam par savu vecumu. Un tā rezultātā mēs mūžīgi esam jauni. Paldies par iespēju strādāt ar jums auditorijas. Paldies par to, ka pateicoties tieši jums, mums ir vienreizēja laime nodarboties ar zinātnisko darbu. Jo kam tad galu galā mēs atnesējam savus darbus, savus rakstus un grāmatas? Protams, ka jums, jo kā nu mēs vērtējam jūsu darbu, tā arī jūs vērtējat mūsu darbu, pēc mūsu darba rezultātiem. Principā jūs esat tie, kas mudina mūs nodarboties ar zinātnisko darbu, tieši jūs esat mūsu zinātniskā godīguma kritērijs. Es nevaru jums melot, tāpēc arī mēs iešu, ka jums tas ir iešu auditorija. Un man būs jāskatās jūsu acu priekšā un līdz ar to, protams, jūs esat mūsu godīguma kritērijs. Filozofu Platone, protams, nevar nepieminēt Sokrāta vārdus. Ir tikai viena labklājība zināšanas, un ir tikai viens ļaunums zināšanu rūkums. Jūs spērāt lielu soli, lai uzvarētu šo ļaunumu. Laimīgu ar sevi! Patiesību, ko mēs cenšamies savās runās un savos darbos
dažādi varianti, kā palīdzējām viens otram, zvanot par naktīs un uzmundrinot. Liels paldies! Un, protams, ģimenei, vecākiem, vecvecākiem, jo es domāju, mums kā studentiem patīk sev, bet īpaši jaunajiem patīk sev uztvert kā īpaši sociālo slāni studenti. Un ģimenes locekļi šī gadījumā teiks, varētu palīdzēt, mēs varētu tiešām studēt un darīt to kaut vai materiālu apsvērumu dēļ. Šādās jomās paliek. Kas vēl ir palicis? Vēl ir palicis pateikt, parādīt mūsu dāvanu un pateikt praktisko paldies. Mums bija doma, ka tam vajadzētu būt pārsteigumam. Tā ir dāvana dekānam fakultātē, galvenokārt dekānam kā amata rīti, kas viņam varētu noteikt nākotnē. Bet tā kā daļa kursu bija nezinu, kas priekšā es varbūt došu mazu ieskatu. Šajā kastītē ir 3 zīmoliņi, kas atliekot dekānam dāvanu. Viens no viņiem vērsta sesiju pagarināt. Akadēmis to nepiešķirt. Gadījumā, ja nelīdz pirmie abi 2, tad dekanātā neielēs vairs 3. Vēstures un filozofijas fakultātes basketbola komandas kapteinis, pēdējo
mūsu fakultātei ir gan ar ko lepoties, gan ir ko svinēt, gan ko atzīmēt, gan medaļu ko atcerēties, gan arī ierīce, kas atgādinās par ienākšanu un mērķu sistēma, tā kā pieļauju, ka absolventi mūs dāsni apveltījuši. Bet, lai seicienos neiztrūktu arī vispārīgi vienējumi, vārda būs studentu pašpārvalde. Un tad gribējās izrakt kaut ko no atmiņas dzīvēm, izrakt kaut ko no viduslaikiem. Un tad tāds izcils alķīmijas, tā mums tāda kopīgā mums tad varētu būt gan vēsturniekiem, gan filozofiem. Armand Vilnovs, Ratināts, kas vai viņš atradis tātad šo nezūdošu alķīmiju zeltu atbildēja. Manas zināšanas ir mans zelts, un tas ir tas, kas pēc manis paliks. Un jā, tas ir mans nemirstības eliksīrs. Un šodien, jūs visi esat dabūjuši pirmo, otro apliecinājumu tam, ka jūsu zināšanas ir nemirstīgas. Un tas ir tas, kas paliks pēc jums. Jūs esat saņēmuši tādu pirmo apliecinājumu savu nemirstības eliksīrām. Taču šodien skatoties